Rēzekne ir nozīmīgs kultūras un turisma centrs Austrumu Latvijā, kur cilvēks var iepazīties ar latgalisko identitāti, kas izpaužas caur dzīvo latgaliešu valodu, cilvēku vienkāršību un viesmīlību. Šeit veiksmīgi sadzīvo kopā senie vēsturiskie objekti un jaunas modernas ekas, piedāvājot rezekniešiem un pilsētas viesiem plašu pakalpojumu un izklaižu klastu. Vasarī Latgalā! Ceļojot uz Latvijas austrumiem, iebrauciet pilsētā Latgales sirdī, uz Rēzekni, kur latgales kultūra baudāma vislabāk. Šeit jūs varat apmeklēt tradīciju un vēstures glabātāju Latgales kultūra vēstures muzeju. Gada laikā muzejā notiek visdažādākas ekspozīcijas, muzeja pedagoģiskās programmas un vairāki pasākumi. Tomēr ir arī pastāvīgas unikālas Latgales keramikas ekspozīcijas. Viens no Rēzeknes simboliem ir pilskalns, kur kādreiz uz Pakalna upes krastā bija uzcelta akmens cietoksnis – Roziten. Šodien no pilskalna paveras brīnišķīgs skats ne tikai uz pilsētu, bet arī uz tikko uzcelto bērnu un jauniešu radošo pakalpojumu centru Ziemuļu. Šobrīd tiek izstrādātas arī speciālas radošo darbnīcu programmas, kur pilsētas viesi ar savām ģimenēm varēs interesanti pavadīt savu laiku Rēzeknē. Ziemuļa telpās savu mājvietu atrada arī Turisma attīstības un informācijas centrs. Cits svarīgs objekts Rēzeknē ir Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs, kurš pavisam drīz jau vērs vaļā savas durvis apmeklētājiem. Jaunā koncertzāle būs Latgales kultūras nesējs modernai pasaulē. Blakus koncertzālei tiek atjaunots arī festivāla parks, kurš noteikti kļūs par iedzīvotāju iemīļotāko pastaigas un atpūtas vietu. Braucot uz Rēzekni, ienāciet Turisma attīstības centrā. Mēs ieteiksim, ko vēl jūs varat redzēt Rēzeknē. Brauciet pie mums ciemos, latgaliska viesmīlība un atvērtība ļaus jums atpūsties no problēmām un stresa.